Kā tu mūs pārviedēji ar to zvanu no slimnīcas? Jūs cerējāt, ka es jau būšu debesīs? Vai man tā gribējās uz mājām, un ārsts teica, ka man laižot. Ja tikai man esot kāds, kas man var nomainīt to padarīšanu. Es tā domāju, ka tāds kāds jau man mājās ir. Protams, ka ir. Es tikai nobijos. Tu jau zini, parasti no slimnīcas zvanu tikai vienā gadījumā. Man vienkārši bija nosprādzis telefons. Es nevarēju piezvanīt. Ir labi, es priecājos, ka tu esi mājās. Jā, es šonakt jūtos te tā kā debesīs. Tas laikam tāpēc, ka mamma bija blakus. Jā. Viss, tēti, nekādu zvanu. Viss. Ārsti teica, tev nepieciešams miers. Tev jāsaudzēs sirds. Klausi. Labi. Kā tu teiksi? Jā, labi. Klausies, tu piedod man vecajām muļķim, piedod. Tu piedod man, ka es tev sarunāju. Būs labi. Viss ir labi. Klausies, tu atnes man kaut ko padzerties, jā. Es atnesīšu pienu. Nē, pagaidi, pienu. Es atnesīšu sulu, jā? Jā. Un aiztais lūdzu durvis, jā. Apsēdies, Hermīn. Labrīt. Labrīt. Kafija. Paldies. Lūdzu. Kā te gulēji? Kā nosist. Jā. Pat ar ceļam krānu nevarētu uzmodināt. Ko tu esi izlēmusi? Par ko? Ko tu domā darīt tālāk? Kā dzīvosi? Es nezinu. Es varu pie tevis palikt dažas dienas. Opa. Kāpēc? Man ir vēl atgriezties mājās. Varbūt aiziet pie draudzenes. Aizbrauc kaut kādā ceļojumā, nauda tev ir. Žana, lūdzu. Tu esi vienīgais, kam es uzticos. Jā. Vispār es negribu, ka tu te paliec. Zini, bet uz pāris dienām, ja? Es padzīvošu galerijā. Tu taču nekur nebija aizbraukusi. Tu nekad un nekur neesi braukusi. Un es zinu, ko tu izdarīji. Kāpēc, Hermīna? Kāpēc tu melo? Vispēc. Es visu laiku viens otru melojam. Labāk pasaka, vai tu esi saskaitījis mans mīļākos, kuriem tu esi gāzes pa seju? Un cik cilvēks tu esi iztrīpojis no manas dzīves?
Varbūt tev ir vēl kāds papīrītis, ko man parakstīt. Par ko tu tagad runā? Par ko? Tu pats to gribēji. Kā tu jūties, kad ej garām mūsu kaimienes Lidijas durvīm? Tev taču garšo viņa sābolmais. Es nesaprotu. Ko tu nesaproti? Tu visu saproti. Tu visu saproti. Tu atceries, kā viņa bija atnākusi lūgt, lai tu neparakstu to papīru, bet tu to parakstīji, un viņas vīru atlaid no darba. Neatceros. Viņa atpazīst tevi. Ir jau atpazinusi. Es vakardien redzēju, ka aizveda tavu tēvu. Man ļoti žēl, ka tā sanācis. Nemaz nezināju, ka esat pazīstami. Es nezināju, ka viņš ir tavs tēvs. Kā tu viņu pazīsti? Mēs esam tikušies pāris reizes darba dēļ. Darbu? Viņš jau vairākus gadus kā neko īsti nedara. Nezinu, varbūt tagad neko nedara. Tas jau bija pirms kādiem 2-3 gadiem. Vienkārši. Varbūt negribas justies vecam. Kā viņam ir tagad? Labi. Būs labi. Vai vēl kas ir noticis? Pasaka man, kāpēc es? Nesapratu. Kas tikko nesaprast? Man ir vīrs, 2 pieauguši bērni. Es esmu nobriedusi sievieti. Tu brīvs, viens. Kāpēc es? Kāpēc? Kā es tev to varu atbildēt? Kāpēc? Vienkārši tā ir. Ko es tur varu darīt? Piedod, tu man samulsināji. Es laikam gribu pabūt vienu. Anna, Es kaut kā netieku galā. Piedod. Čau, mamma. Neiztraucēji? Tev tā nauda vēl ir aktuāla? Diemžēl, jā, vajag nevēlāk kā pēc 2 nedēļām. Es tev dabūšu naudu. Kur? Tu neuztraucies. Uzticies man. Bet, ja tu mani pievilsi, es tev visas pasaules suņus virsū sarītīšu.
Tu kaut nespiedīsi? Es tev rīt piezvanīšu. Vai es aizmirsu, man līdz studijai jāizšauj. Es tev šokar piezvanīšu. Piezvani. Klausies. Ko? Es baidos, ka sāk tevi iemīlēties. Baidies. 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 Mamma, apsēdies. Nu, Mamma, es gribu īrēt dzīvokli. tu taisies iet prom. Taču ne, es aizmirsu, cik man gadu. Nu, tā kā ir laiks. Nē, nu, gluži šobrīd es nebiju ar to rēķinājusies. Jā, nu, manā sakarā tu ar daudz ko nebija rēķinājusies. Es nebiju rēķinājusies, ka tas notiks tik pēkšņi. Nu, pēkšņi jau tas nebūs. Un vēl mums ir jāatrod, kur un kā mēs par to samaksāsim. Jūs tā kā kopā? Jā, mām. Mēs salabām. Tagad viss ir labi. Es nevarēšu iztikt bez tevis. Man beidz. Kādas muļķības. Un braukšu pie tevis ciemos brīvdienās. Uz pusdienām. Mēs varbūt varam ar Sašu šovakar atnākt kopā vakariņās? Jā, protams. Paldies. Halo? Viena? Viena. Tu kaut ko gribēji? Parunāt es gribēju. Es arī. Atbrauksi? Sen es esmu gribējis redzēt kaut ko tādu. Nu, beidz, nu, ko tu pārspīli? Es nemaz nepārspīlēju. Gluži tāds, kā tavs tēvs. Jā. Cik skaisti. Es vienkārši atceros, ka tu kaut ko tādu darīji ļoti reti. Bet tad, kad tu kaut ko tādu darīji, tad mums vienmēr bija mājās svētki. Labi. Nu, nāc. Nu, varbūt palīdzēs gatavot svētkus. Nāc. Es nevaru pagaidīt. Kas tev jau sen? Kas tad? Nav taču nekā. Nē, es jau maz nebrīnītos, ja tu. Nē, nevajag. Nav par ko brīnīties. Es taču neesmu stāvoklī. Mamma, es vienkārši vakar uzzināju kaut ko tādu, ka... Ko? Ai, nu, mums ar to runā, man nekad izstāst. nav bijis drosmes to izrunāt. Jā, reizēm ar to drusmu tā mēdz būt. Jums ar tēti jau nu noteikti, vai ne? Vai beidz, tas ir pavisam cits stāsts. Nu? Nu, nāc, nu kā to palīdzēšanu? Nu, labi, es palīdzēšu. Nāc šurp. Ārā iziešu vēlāk. Tikai tu neliec man griezt cīpoles, labi? Tikai sīpols un neko Tā, citu. kas man jādara? Tā ņem lietas te iekšā, groziņā. Tad liec šeit. Redz, es tūlīt tomātiņus sagriezīšu. Un būs ļoti skaisti. Nu, vēl, ko tu neskopojies. Pietiks. Ai,
cik garšīgi izskatās. Pietiek, tagad gan pietiek. Tā, nu. Es gribu savu dzīvokļu atslēgas. Tās dabūsi, tad, kad es no turienes izvākšos. Es tev biju devis 3 dienas laikā, tas ir pagājušas. Tu man nedraudi. Tu nesaproti. Es nedraudu, es pieprasu. Tev nav tiesību. Tev nav ne jausmas, ko es par tevi zinu. Es gribu izstāstīt tev vienu stāstu. Bet es negribu klausīties. Tu tik un tā nedabūsi ne mani, ne Paulu. Es dabūšu Paulu, un tev nepalīdzēs tavs draudziņš. Par ko tu te runā? Par to, kas mēdz palaist rokas. Es pazīstu gan vienu cilvēku, kurš mēdz palaist rokas, un tas esi tu. Tiešām? Pusdienas. Un ko tu tagad darīsi? Vēl vienreiz es redzēšu, ka tu tuvojies Laumai vai Paulai, un es par sevi negalvoju. Visu saprati? Tagad celies un pazūd, viss ir beidzies. Tu malies, puisīti, ļoti malies. Viss ir tikai sācies. Es neesmu miris, ka tas Džeks. Tev viss labi. Ko viņš ar to domāja? Es nezinu. Bet viņš ir izmijas policists, un viņam ir sakara, un es nezinu, kā viņš zina, bet man liekas, viņš zina. Es kaut ko izdomāšu. Ko lai es daru? Es par visu parūpēšos. Bet viņš neliksies mierā. Es par visu parūpēšos, Lauma. Viņš nekad neliksies mierā. Paklau. Pēc darba tu izņems Paulu no bērndārza un nāks mājās. Mājās, kur? Pie manis. Paka. Man ir mantas, man ir mēbeles, man ir... Nesatraucies, es sazvanīšu Raitu, mēs te nokārtosim. Es būs kārtībā. Labrīt! Ko tu šodien tik vēlu? Nebija, kas pamodina. Es jau gribēju klauvēt pie durvīm, bet tas nodomā, lai taču cilvēks paguļ. Slepenais pielūdzējs atkal uzradies. Nē, mēs uzlabojam darba apstākļus. Paldies. Par ko? Par rozēm? Par visu. Klau, ir labas ziņas. Ienākusies nauda par projektu. Bet tie tev parakstītie papīri nostrādāja. Ļoti labi. Un zvanīja sievieti, viņa grib sarunāt tikšanos. Varbūt pat šodien bosam ir interese par Spark projektu kopumā. Un tad mēs turpinām? Mēs turpinām. Dzīve laba vai slikta, tomēr turpinās. Tā. Kur likt? Liec kaut kur zemē. Kaut kur. Daudz vairs nav. Labi, ka nav 2 gultas jānes. Tā. Ķeries klāt. Eja. Tā, prātīgi. Prātīgi. Stūri, stop. Jā, labi. Skaties lampu. Kas ir? Piekusi? Arī. Kas tad? Tātad Marta viss. Marta ir prom. Pavisam. Un tagad tu dzīvos Lauma un viņas meitu. Tu taču pats zini, ka Laumai nav citu variantu. Turklāt es to vēlos. Viņa arī? Lauma arī. Es pārliecināts. Es kārtībā. Ķeries vārdu. Atpakaļ es tev skapi nenesīšu, ja? Kurā vietā? Stūrī. Kurā tiek skaties tenders? Tev vairāk stūrī. Dziļākajā. Tu zini, ka būs vēl viens skapītis? Bērnu mazais, vai ne?
Cik no mazais? Tad tagad būs jābrauc uz bērnu dārziem, vai ne? Nu? Zoodārza ekskursijās. Kas tur slikts? Tas ir ļoti labi. Es pārdomāju. Izrādās, ka darbs var pagaidīt. Jāni, es šobrīd risinu ļoti svarīgu jautājumu. Es daru tieši to pašu. Jāni. Patur. Vārds sakot. Atceries situāciju pirms stundas. Tu iegāji mājā, es paliku ārpusē. Un es domāju, es paliku domāju, un tad mani pārņēma atklāsme. Un es pilnīgi skaidri sapratu, ka, vārds sakot, tu teici, lai es sakārtoju lietas, ka tu gribi būt kopā tikai ar mani, ja? Tā bija? Tā bija. Tā ir, jā, labi, tā bija. Klausies. Es esmu izdomājis. Es to darīšu. Artūrs, Jānis. Labdien. Labdien. Jāni, tas nav tas, ko tu domā. Dzirdi mani, lūdzu. Jā. Nekas nav tā, kā izskatās. Te. Labu apetīti. Jāni. Kas? Draugs. Draugs. Un viņš par tevi zināja jau pirms tu te ienāci. Ak tā, un kāpēc es par viņu neko nezināju? Nekad nebija jautājis. Tev grūti iedomāties, ka starp sievieti un vīrieti ir iespējams draudzīgas attiecības. Jā, grūti gan īpaši šādā situācijā. Paklausies, Jāni, es tev nepiedaru. Un tu nedrīkst man dzīvi diriģēt. Nedrīksti. Ne šobrīd. Varbūt vispār. Nu, ko? Paldies, ka paskaidrojāt, sapratu. Pagaidi. Un viņš bija jāstiek, jo viņam ir tas, kas vajadzīgs mums abiem. Kas? 10 000 tas. Tas. Un es nebūšu viņam parādā. Tu būsi. Labi, pietiek, man ir augsti.